Mēs te kopā strādājam, lai nodrošinātu Latvijas valsts aizsardzību. Un, protams, Latvijas valsts aizsardzība ir iespējama tikai sinhronizējot mūsu kopīgos spēkus. Un jūraspēkiem loma šeit ir nodrošināta operācijas piesegšana un nodarboties ar to, uz ko viņi ir apmācīti. Pirmkārt, tas ir mīnu attīrīšana, nodrošināt drošību uz jūras, atbalstīt ar informācijas savākšanu. Viss tas, kas viņiem ir nodots izpildē Latvijas aizsardzības nodrošināšanai. Visi spēku veidi, visas mūsu kapacitātes attīstās atbilstoši tam plānām, ko mēs esam izstrādājuši, un tas ir tādā izpildes stādijā. Šīs mācības ir liela plāna sastāvdaļa, un to plānu, protams, ko paziņoja NATO sajietā, tā ir atturēšana, lai demonstrētu, ka mūsu alianse ir vienota un mēs esam spējīgi realizēt visu veidu operācijas, tā skaitā arī konvenciālās, un to šodien jūs arī redzat. Ventspils bataljons, tā atbildības rajons, viņam ir diezgan daudz gar jūras piekrastu, un šī bija tāda unikāla iespēja izmēģināt mūsu spēkus tiešām, kā vajag aizsargāt jūras piekrastu. Pirmo reizi tādā operācijā piedalos diezgan interesanti. Pārsvarā mēs darbojamies meža apvidu, un šī piekrastes aizsardzība, tas bija tāds kaut kas jauns, interesants. Protams, sabiedrotie, un viss kopā. Tā ir liela pieredze, un es domāju, ka tā noderēs arī turpmāk. Es domāju, gan viņiem, gan mums tas ir lielisks mācības, lieliski iespēja izmēģināt šāda veida operācijas. It is our largest maritime exercise here in the Baltic. Today is a real demonstration of our allies' unity and how we would like to execute one of the best tasks in our country, to defend our society and our statehood. And second part is very important for Latvians. We are able to train with Navy, with Marines, with US Army soldiers and National Reserve soldiers and National Guardsmen, to train our armed forces, to train our National Guards units, and this is a very good opportunity to improve and increase our military capabilities. We are delighted that they are here participating with the 12 other NATO nations under the Strike Force NATO command. It went outstanding. Marines came off the USS Arlington. We successfully assaulted the beach, over the dunes, and to the secondary objective, the anti-air guns, and it went off outstanding. Our cooperation is excellent. This is the second year that I've participated in exercises in Latvia. I did Sabre Strike last year. We're doing Sabre Strike and Baltops this year, and the professionalism and the cooperation of the Latvians is exceptional.